tieši redzēt to, kā tas notiek, tas ir ļoti interesanti. Atnāk jau redzēt gatavu, tas ir savādāk, bet šādi, kad tu redzi, kā tas brīnums, jo pieredze jau ir tikai ar bērniem jūriņā. Smilšu pils ceļot, ļoti skaisti. Ferenc Monostori no Ungārijas. Jā, tā ir tāda pilnīgi cita pasaule ar savādākām problēmām, savādākām vērtībām. Tas ir, vispār, man liekas, cirkačs. Tas ir tāds cilvēku tips. Tā ir pilnīgi cita cilvēku kategorija. Un šī cilvēku kategorija man vienmēr izraisīja tādu, ka es biju maziņš, izraisīja nedaudz tā kā bailes. Un tagad mulsumu. Man nav īsti līdz galam bija saprotams cirkus tā dziļā būtība, bet tas darbā atspoguļojies. Tas ir kaut kāds tāds vairāk emocionāls, tāds cilvēku emocijām balstīts kaut kāds tāda lieta. Это двое мужчин пытаются распилить красивую женщину. Суть в том, что красоту не так просто убить. Вот. Каждый же по-своему понимает цирк. Не хотелось какие-то прямые ассоциации. Вот такая пришла идея. Песок за 5 дней можно быстренько воплотить идею, посмотреть, насколько она жизнеспособна и вообще она жизнеспособна или нет. И потом, если она очень удачная, можно ее как-то уже интерпретировать. Солнечный клоун. Олег Константинович Попов для меня является, может быть, скажем так, идеальным клоуном. И вот. Тут еще подвернулась такая тема, что цирк. Но я думаю, что он будет и будет солнце. Tieši tas ir tas interesantais, kas man patīk. Dzīve ir viena liela spēle. Uz to domu man pavadināja mana bērnības spēle cirks, kad es biju ļoti populāra spēle cirks, ko bērnībā daudz spēlējām, kur bija lauva, kas ved augšā pa kāpnēm, melnā kāza, kas atkal noveda lejā, un tā tu mēģināji tikt līdz galam. Vienmēr bija tā tieksme, ka tikt līdz galam uzvarēt. Bet tā pārdomājot to visu un pārnesot uz dzīvi, saprot, ka patiesībā tā labākā daļa ir tā spēlēšana. Un nevajag mēģināt tikt līdz galam. Tad arī šis tāds lielā likteņa tēls, kurš ir izmetis kauliņus. Mēs tur spēlējamies, bet varbūt ir kaut kāds vēl lielāks spēks, kas met mūsu vietā tos kauliņus. Сам фестиваль проводится в 5 раз, и я каждый год приезжал. Тема в этом году цирк, цирковое искусство. Хорошо выбранная тема, потому что само цирковое искусство уже можно брать какие-то сюжеты и делать композицию. Очень много сюжетов, поэтому все скульптуры, которые сейчас делаются, они все разные, все очень интересные. Atbraucu šeit un izdomāju, ko taisīt. Jā, šajā vietā būs brīdums. Smilšu skulptūru veidošanas burvība ir apstāklī, ka no jebkurām smiltīm var veidot mākslas darbu. No jebkurām, pilnīgi jebkurām. Un tas man patīk, jo ir iespējams veidot mākslu jebkurā pasaules vietā, pludmalē vai iekšzemē. Šeit ir jautājums par to, ko var izveidot no konkrētiem smiltīm. Teiksim, ir sarežģītākas lietas, ir vienkāršākas lietas, ko var izveidot. Teiksim, personīgi man ļoti patīk smilts, kas bija Norvēģijā, tikko, ar ko mēs strādājām. Tās pat laban ir manas, teiksim, mīļākās smiltis no iekšzemes smiltīm. Savukārt no pludmales smiltīm man, teiksim, ir vismīļākās smiltis Floridā, Siesta Keys pludmalē. Tur ir tādas baltas, kristāli dzidras smiltis. No jebkurām smiltīm var veidot mākslu. Tas ir fantastiski. Domājas domas dziļas, tas jau ir šeit redzams tajā tēlā. Par cilvēku sajūtu iespējām, vai mūsu 5 maņas sniedz mums pilnīgu priekšstatu par realitāti, vai tās mums ierobežo tādā kā savā pasaulītē. Jo arvien gribās domāt plašāk.
tehnoloģiski vienmēr kaut ko jaunu var atrast. Mūsu kolēģi ir izdomājuši unikālus, labus darbarīgus atkal šai sezonai jaunus, kur mēs veiksmīgi pielietojam. Savukārt mēs piedāvāsim kaut ko jaunu Jelgavniekiem un, man liekas, pirmo reizi pasaulē mēs mēģināsim aizdedzināt smilšu skulptūru. Tas arī vēl nebūs bijis. Mēs demonstrēsim unikālu tehnoloģiju, ko nesen atklājām kopā grupā strādājot gan dizaineri, gan mākslinieki. Un tā būs īsti aizdedzināma smilšu skulptūra, kur iegūst jaunu kvalitāti. Smilts temperatūras ietekmē kļūst kristālisks un pat pārstiklojas. Ja? Uguns kā viens no pamatelementiem, ietekmējot zemi, otru pamatelementu, veido jaunu kvalitāti. Ja? Tā kā piekdienas vakarā visi aicinām skatīties tos brīnumus.